Šodien dienas grāmatā redzēsiet uz Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa eksperiments Kurzemes pusfinālu Liepājā ierodas zinošākie kurzemnieki. Kuri tie ir? Kurai komandai veiksmi neses zvaigžņotā jaka? Kurai tauriņš, bet kurai zināšanas? Kura komanda izcīnīja ceļazīmi uz lielo erudīcijas konkursa eksperiments finālu LNT? Latvenergo koncerna jau 20. gadu rīkotais skolēnu erudīcijas konkursa eksperiments uzņēmis apgriezienus. Otrais pusfināls Kurzemē jau noticis. Tajā tikās 5 spēcīgākās komandas no Kurzemes puses skolām – Skrundas vidusskolas, Brocēnu vidusskolas, Nīcas vidusskolas, Liepājas 15. vidusskolas un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas. Mūsu komanda sauc Zvaigžņu komanda. Mēs esam no Brocēniem, Brocēnu vidusskolas. Mēs piedalāmies šajā konkursā, jo mēs esam atraktīvi, kā arī gudri fizikā. Zvaigžņu komandas konsultante Brocēnu vidusskolas fizikas skolotāja Anete Milta. Mēs nolēmām piedalīties eksperimentā, un te mums bija jāizdomā komandas nosaukums. Un man bija uzlikt šī jaka. Mēs viņu saucam par veiksmes jaku, kā talismanu. Un tāpēc mēs arī izdomājām kā zvaigžņu komandu, jo manas jakas ir zvaigznes. Mūsu komandas auglis ir caur ēkšķiem un zvaigznēm. Saviem konkrētiem novēlam veiksmi, kā arī, protams, lai izdodās šajā pasākumā. Spēlē uzvarēs gudrākie, jo zināt ir stilīgi. Šī ir komanda NOS. Mēs esam no Skrundas vidusskolas un piedalāmies šeit, lai dotos ceļojumā. Komandas NOS konsultante un skolotāja Kristīna Hartmane. Šāds nosaukums ir tādēļ, ka NOS ir vielu sajaukums, kas pātrina mašīnas. Mums likās, tas varētu būt interesanti kā nosaukums. Mums šķiet, ka mūsu komandā visgudrākais meitenes, tāpēc, ka zēni ir vairāk virzīti uz praktiskiem darbiem, bet meitenes uz rēķināšanu. Man liekas, ka fizika ir ļoti interesanta, tāpēc, ka ar to var aprēķināt daudz lietas, kas dzīvē noder, piemēram, ātrumu, mašīnai patērēto degvielas daudz un daudz lietas, kas saistīts ar fiziku. 1, 2, 3. Mums nevajadzēs izmantot fizisko spēku, jo mēs esam gudri un zināt ir stilīgi. Mēs esam Nīcas vidusskolas komanda veterāni. Komandas konsultante Nīcas vidusskolas skolotāja Agita Mača, taču šodien gan komandu pavadīja klases audzinātāja Iveta Rone. Mūsu komandai uzvar noteikti gūtu lielu lepnumu par mums. Tas būtu prieks, kā arī mēs ļoti gribam uz siltām zemēm, bet kāda rezultāta būs, tāda mūs arī apmierinās. Un mēs būsim priecīgi tik un tā, lai arī kāds būtu rezultāts. Saviem konkurentiem mēs novēlam, lai viņiem veicas un vienmēr palikt pozitīviem, jo galvenais ir tikai piedalīties. Mēs esam visi no Liepājas, Raiņa 6. vidusskolas. Mēs piedalāmies konkursā tā, kad ir iespējams dabūt labas balvas, ir vismaz kaut kāda jauna pieredze, daudz ko var uzzināt un ir iemesls mācīties daudz ko par fiziku. Vislielākos īkšķus pa mums tur mūsu atbalstītāji, kas ir atnākuši, mūsu fanes. Un skolotāji, protams. Komandas konsultante Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolotāja Zigeta Simanoviča. Mūsu komandas nosaukums ir Dream Team, tā, ka mēs kā esam paši pa sevi, mēs esam labākie. Varbūt rezultāti nebūs labākie, bet paši mēs esam labākie. Uzvar šajā konkursā noteikti nozīmē to, ka mēs paši varam daudz ko uzzināt un skatoties to, ka mēs mācāmies to fiziku diezgan maz tagad, gads apmēram iznāk. Kad mēs diezgan daudz varam uzzināt īsā laika periodā un ka pašpārliecināt galvenā. Mans tauriņš mums noteikti palīdzēs. Tas ir kā talismans. Mūsu komandas nosaukums ir Dzinteri. Šis nosaukums ir kā mantojums no pagājušā gada. Mēs esam no Liepājas 15. vidusskolas un loģiski no Liepājas. Komandas konsultante Liepājas 15. vidusskolas skolotāja Tatjana Velika. Uzvar pierādīt to, ka mēs esam labākie no Kurzemes. Tie mums dot jaunu pieredzi, mums dot ceļojumu, dot kaut kādas balvas un iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt jaunus kontaktus. Vēlētos novēlēt konkurentiem, lai viņiem veicās, bet, protams, arī, lai mums veicās. Paldies par uzmanību un tiekamies eksperimentā. Un zināt, ir stilīgi! Čau! Ķer nožin! Tu vari noķert! Tu tāds ziperīgs izskaties! Esiet sveicināti Latvenergo koncerna organizētajā erudīcijas konkursā ar nosaukumu Skaļāk! Eksperiments tieši tā!
Šogad konkursam pieteicās 166 komandas no visas Latvijas, taču tikai viena labākā no 6 Latvijas reģioniem nonāks spēles lielajā finālā. Cīņa būs īsta, spraiga un tikai paši zinošākie saņems galveno balvu skaisto ceļojumu uz Grieķijas gleznaino Rodas salu. Kura no Kurzemes komandām pievienosies Viesītes vidusskolas komandai Golf Boys no Zemgales? To lai izšķir šī spēle. Kura komanda sākāk pacels balvas augšā un parādīs, ka visas maznās atmiņas apspēlē līdz pielikumus tiek palaudīt. Atbalstīt eksperiments pusfināla kārtas dalībniekus un izvērtēt viņu sniegumu bija ieradies Kurzemes reģiona mentors, Rīgas Tehniskās universitātes elektroenerģijas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks, docents Pēteris Apsītis. Konkursa dalībnieku zināšanas pārbaudīja arī akciju sabiedrības sadales tīkls Rietumu eksploatācijas daļas vadītājs Kristaps Kerve, Latvenergo koncerna fizikas portāla Fizmiks eksperts Kārlis Kravis un konkursa eksperiments eksperts un skolotājs Raitis Streičs. Konkursa pusfināla kārtā komandām bija jāveic vairāki praktiski un āķīgi uzdevumi, kuru risināšanai jauniešiem nācās atsaukt atmiņā fizikas formulas un arī likt lietā savu erudīciju. Nekas ieslēgt to saku. Nē, viņi nav jāmaina nekām, tāpēc, ka šeit es esmu 100. Nē, tur, tāpēc. Mums trūkst vārda. Vai pasaules? Ko tad pieliekam? 10 sekundes. 5 sekundes. 3, 2, 1 un 3 minūtes ir ļoti ātri pagājušas. Kamēr konkursanti risināja āķīgos uzdevumus, pie balvām no spēles atbalstītājiem tika arī līdzjutēji. Elektrisko zāles pļāvēju nedrīkst lietot. Kad? Lietus laikā. Lietus laikā ir pareizā atbilde, un man pat nevajadzēja lasīt atbilžu variantus. Lūdzu, tu esi tikusi pie šīs fantastiskās pilspalviņas no Latvenergo. Spēles dalībniekiem bija jāveic 5 dažādas sarežģītības uzdevumi, un vienā no uzdevumiem, ko bija sagatavojuši Fizmiks eksperti, komandām bija jānosaka dažādu šķīdumu, sīrupa, ziepju, iekrāsota ūdens, eļļas un citu blīvums. Un katrai komandai dot šādu rekvizīti. 6 dažādi šķidrumi, petrolēja, eļļa, iekrāsots ūdens, spirts, ziepes un sīrups. Garants stikla trauks, mērcilindrs un 6 vārglāzes. Un komandām pieejamie instrumenti ir svari, kokteļa salmiņš, papīra dvieles, lapiņa un rakstāmais blīvumu pierakstīšanai. Es esmu parādījuši tāds trauciņš, tajā iekšā būs tas šķidrums. Un jā, paskatieties, kas viņiem ir raksturīgs. Instruktāža nodota visiem komandu kapteiņiem. Pēc tam šķidrumi bija jāiepilda mērcilindrā, sarindojot tos vienmērīgi pēc blīvuma. Komandas gatavas, skatītāji atbalstām. Uzmanību, gatavību, starts, aiziet, laiks. Strādājam uzmanīgi, tā lai šķidrumi nesajaucās. Un, ja gadījumā tas ir noticis, tad obligāti ir šie pieraksti, lai mēs varam redzēt, kādā secībā jūs šos šķidrumus esat lējuši iekšā mērtraukām. Kā var aprēķināt blīvumu? Jo lielāka kurš vien sliktāk deg? Jo lielāka masa, jo mazāk blīvums. Ja? Uz kosmosa, cik kosmosā blīvums ir? 0. Cik uz Zemes ir? Daudz. Daudz. Jo kosmosā tu lido reāli. Tad to, kas ir smagākais, to vajag, lai pirmā? Jā. Jā, ir. Paliks augšā. Jā. Tātad eļļa. Prātīgāk. Kā man 3 rokas. Lai vienkārši ir naudas, cik jau viņam. Es nezinu, kas tas ir, ka šis ir spirts. Apakšai spirts, šis ir ziepes. Šis ir ūdens. Kas ir šis? Tas ir petrolēs. 2, 1 un laiks ir izlicējis.
Visām komandām izdevās pareizi noteikt šķidrumu blīvumus, kā rezultātā mērcilindros tika izveidotas skaistas krāsu pārējas. Ja komandas būtu kļūdījušās teorētiskajā uzdevuma daļā, šķidrumi sajauktos savā starpā un komandas punktus nesaņemtu. Veterāni, jums tāds dikti nabadzīgs tas mērtrauks tur piepildīts ir. Tas mazas vienības, it kā precīzi. Tur redzēt 1, 2, 3, 4, 5, jā? Kur sestais? Ir ļoti plānā kārtiņā, tāpēc, ka nīcinieki ir taupīgi. It īpaši ar spirtu. Jā. Zvaigžņu komanda. Arī jūs rekvizīti noņemt, bet kā jums veicās, kā jūs vērtējat savu sniegumu? Mēs domājam, ka mums diezgan apveicās. Mēs ceram vismaz tā. Un daudz ko mums sanāca noteikti diezgan precīzi. Komandām kopumā veicās diezgan labi. Tas, ko es ievēroju, ka jālieto mazliet maņas, teiksim, lai pateiktu, kurš ir spirts, priekš tam mums ir roža, vai petrolē ir roža, un teiksim, sirupam, ka tas ir biezākais, droši vien, ka tad arī pamēģināt pasmaržot, varbūt mazliet pagaršot. Tā kā komandas, man liekas, ka ir mazliet neatpazinošas, kas viņiem ir iedots. Pareizi ir tā, ka apakšā ir sirups, viņš bija ritīgi biezs. Pēc tam ir feirī, tas dzeltenais manā cilindrā. Tad ir sarkans iekrāsots ūdens. Tad ir eļļa. Tad ir spirts. Tas spirts man ir mazliet iekrāsojies, tāpēc, ka es arī lēju ātri, bez salmiņa atzīšos. Viņš man iekrāsējās sarkano ūdeni. Un augšā ir petrolēja, blanku eļļa zilām krāsām. Par šo uzdevumu visvairāk punktu saņēma Zvaigžņu komanda. Komandas gatavi? Uzmanība, gatavība, starts. Aiziet! Sākas 5. noslēdzošais uzdevums atbalstītāji. Uzgavilēsim mūsu dalībniekiem. Tad 5 minūtes laika. Tieši ar uzdevumu noslēdzošo zvanu komandas varēja uzelpot, jo savu darbu bija paveikušas godam. Nu bija laiks summēt rezultātus. Diezgan saka, ka zaudētāju konkursā nav, lai gan vienmēr jau kāds neaizbrauc uz ceļojumu. Bet jāsaka, ka te ir no 170 komandām. Šeit ir 5 labākās no Kurzemes reģiona, kas nozīmē, ka var teikt, ka šeit ir uzvarētāji. Tālāk, protams, skatīsimies, kur tad būs tā, kur dosies uz finālu. Un uzvarētāji paziņot, es aicinu spēles mentoru Pēteri Apsīdi. Lūdzu, šis atbildīgais brīdis, atbildīgi punktus uz jūsu placi. Un šoreiz pareizais rezultāts ir Skrūdas vidusskola. Un Skrūdas vidusskolas komanda NOS ir uzvarētāji Kurzemes reģiona pusfinālā. Labāko rezultātu uzrādīja un cīņu par ceļojumu uz Rodes salu Grieķijā turpina Skrundas novada komanda spraigā cīņā tikai pēdējā uzdevumā, spējot iegūt izšķirošo punktu pārsvaru pār Brocēnu un Nīcas komandām. Es domāju, ka mums tieši uzvarēt palīdzēja pēdējais uzdevums. Sajūtas šobrīd ir neaprakstāms. Mēs ļoti cerējām, ka mēs tiksim uz finālu. Ļoti priecājamies arī, ka mums tas izdevās. Ja es pareizi zinu, tad mēs esam pirmā komanda, kas tiek no Skrundas pēc vairākiem gadiem. Un tas ļoti priecēja, ka varēsim atgriezties skolā un paziņot to, ka mēs tiekam uz finālu. Es uzskatu, ka komanda bija labi sagatavojusies, atbilstoši savai 8. klasei. Pēdējie nepaliksim, to mēs it kā zinājām, jo mēs bijām ļoti lielu darbu ieguldījuši. Un var uzskatīt, ka viņi ir saņēmuši algu par savu ieguldīto darbu. Zināju, ko katrs no komandas var izdarīt, un es zināju, ka katrs to arī izdarīs, kas viņam ir jāizdara. Kāds izrēķinās, kāds saslēgs, un kopā tas viss būs kā labs komandas darbs izpaudīsies. Viņiem būtībā būtu jādara, kā komandā to dara. Katrai savs uzdevums. Katram dalībniekam ir savs uzdevums. Tātad mums būtu skolotāju uzdevums it kā sadalīt. Tu vairāk zini šo jauciņu, tu vairāk zini nākamo, tu zini šito. Ja? Lai aptvert visu potenciālo
uzdevumu loku. Bet viena lieta gan ir skaidra. Vajag vairāk mēģināt eksperimentēt. Kurzemes reģiona spēle bija otrā no 6 konkursa eksperiments pusfināla kārtām, kurās tiks noskaidrotas fizikā zinošākās skolēnu komandas no visas Latvijas pa vienai no katra reģiona. Kuras komandas pārstāvēs lielajā spēles finālā Vidzemi, Latgali, Rīgas reģionu un galvaspilsētu, uzzināsit nākamajās konkursa eksperiments dienas grāmatās.